Our subject tonight is the Spirit of Jesus. Mūsu šī vakara tēma ir Jēzus gars. Please bow your heads with me one more time. Noliksim vēlreiz savas kāpes lūkšanu. Oh, Heavenly Father, Mūsu debes Tēvs, this is such a marvelous subject. šis ir brīnumains temats. It is so important, for it has such potential to change our lives. Tas ir tik svarīgs, jo tam ir tāds iespējas, lai izmainītu mūsu dzīvi. We pray tonight that the Spirit of the living God may reside in this place. Mēs lūdzam, lai šajā vakarā dzīvā Dieva gars mājo šajā vietā. That your holy angels delight to be among us tonight. Lai taviem svētajiem eņģeļiem ir prieks būt mūsu vidū. In that you speak to our hearts and to our minds. Un lai tu runātu uz mūsu sirdīm un prātiem. Only the Holy Spirit can tell us things that come from God. Tikai svētais gars mums var pastāstīt lietas, kas nāk no Dieva. And we're more interested in hearing from you than in hearing from somebody coming from far away. Un mēs esam daudz interesētāki to dzirdēt no tevis, nevis no kāda cita. Please, Lord, speak to us tonight. Kungs, lūdzu, runā uz mums šajā vakarā. In the name of Jesus we pray. Mēs to lūdzam Jēzus vārdā. Amen. Āmen. As you know, over the last few years there has been a civil war in the southern part of Sudan. Kā jau jūs to iespējams zināt, pēdējo gadu laikā Sudānas dienvidu daļā ir norisinājies pilsoņu karš. Many people have been moved away from their homes and they have become refugees. Daudz no cilvēkiem, kas tur ir dzīvojuši, ir pārcēlušies prom no savām mājām un ir kļuvuši par bēgļiem. Powerful men have inflicted a great deal of harm on many families. Un cilvēki, kur rokās ir vara, ir sāpinājuši un izdarījuši dažādas pārestības ģimenēm un cilvēkiem. Here is the Darfur refugee camp. Šeit ir attēlota Darfūras bēgļu nometne. Thousands and thousands of people have been displaced from their homes. Un tūkstošiem cilvēkiem ir nācies pamest savas mājvietas. Southern Sudan is a very dangerous place. Dienvidu Sudāna ir ļoti bīstama vieta. Here's a refugee camp in Uganda, just south of Sudan. Un uz dienvidiem no Sudānas šeit jūs redzat bēgļu nometni Ugandā. Many people have tried to escape the country. Daudziem cilvēkiem ir bijuši vēlēšanās pamest valsti. It's very dangerous to circulate, to go from one place to another in that part of the world. Bet tajā pasaules daļā ir ļoti bīstami pārvietoties no vienas vietas uz otru. One young man ended up in one of those refugee camps. Un es jums gribu pastāstīt par kādu jaunu cilvēku, kurš bija nonācis šādā bēgļu nometnē. And eventually he became acquainted with an old Seventh-day Adventist pastor. Un viņš galu galā iepazinās ar kādu vecākās paaudzes 7. dienas adventistu draudzes sludinātāju. He became interested in studying the Bible. Viņš interesējās par Bībeles studijām. And so they would get together every day and study the Bible. Un viņi satiksies katru dienu un studēja Bībeli. After a few weeks, the Spirit of God changed this man. Pēc vairākām nedēļām Dieva gars pārmainīja šo jauno cilvēku. And he fell in love with Jesus. Un viņš iemīlēja Jēzu. And he gave his life to him. Un viņš nodeva savu dzīvi viņam. And he said, I want to become a Seventh-day Adventist. Un viņš teica, es vēlos kļūt par 7. dienas adventistu. I want to be baptized and give my life to God. Es vēlos kristīties un es vēlos nodot savu dzīvi Dievam. So the old pastor baptized him right there in the refugee camp. Un tad šis gados vecais sludinātājs kristīja šo jaunekli turpat bēgļu nometnē. But then he thought about his family and friends back home. Un tad viņš iedomājās par saviem draugiem un ģimenes locekļiem, kas bija palikuši mājās. And he decided to walk many miles, many kilometers to let them know what Christ means to him.
Un tad viņš nolēma, ka viņam ir jādodās ceļā un ar kājām ir jāmēro daudzi kilometri, lai pastāstītu šiem cilvēkiem, ko Jēzus nozīmē viņa dzīvē. So he walked 240 kilometers back to his village. Un viņš devās ar kājām 240 kilometru garā ceļojumā, lai sasniegtu savu mājvietu. It took him many days to do that. Tas viņam prasīja vairākas dienas, Because he had to hide and he had to be careful not to get shot at. jo viņam bija jāuzmanās, lai uz viņu nemēķētu un viņš netiktu ievainots. And when he arrived, he began to share the goodness of God to others. Un kad viņš iedās mājvietā, viņš līdzdalīja Dieva labestību arī citiem He cilvēkiem. shared the God of the Bible, Viņš līdzdalīja to, kāds ir Bībeles Dievs, the real God. īstais un patiesais Dievs. After some time, there were several people who made the same decision he had made a few months before. Un pēc kāda laika bija vairāk cilvēku, kur izvēlējās pieņemt tādu pašu lēmumu, kā šis jaunieklis bija pieņēmis vairākus mēnešus atpakaļ. And they were ready to be baptized also. Un arī viņi bija gatavi pieņemt kristību. And so he walked back to his refugee camp Un tad viņš cēlās un devās atpakaļ uz bēgļu nometni. and asked the pastor to come with him so he could baptize those who were ready to be baptized. Un viņš devās turp, lai uzrunātu šo mācītāju un lūgtu viņam nāc, seko man un kristi šos cilvēkus, kas vēlas pieņemt kristību. But the old man said, I'm sorry, I cannot go, I'm too old. Bet vecais vīrs teica, piedod draugs, bet es esmu pārāk vecs, es nevaru mērot šādu I ceļu. would not survive a 240-kilometer walk. Es nepārcietīšu 240 km garu pārgājienu. But if you can bring him here, I'll baptize him here. Bet, ja tu esi gatavs viņus atvest pie manis, es esmu gatavs viņus kristīt šeit. So the young man, undeterred, went back 240 kilometers. Un jaunais cilvēks atkal devās atpakaļ 240 km garā ceļā. And he said to those waiting for the pastor, Un viņš teica tiem, kas gaidīja ierodamies sludinātāju. he said, I have good news. Viņš teica, man ir labas ziņas. The pastor is not here, Sludinātājs nav šeit, but I know where he is. bet es zinu, kur viņš ir. All we have to do Viss, kas mums jādara, is go to him. mums ir jāaiziet pie viņa. So all 7 of them walked 240 kilometers to the refugee camp. Un visi 7 no viņiem cēlās un devās 240 km garā ceļā uz šo bēgļu nometni. And the old man baptized each one of them. Un gados vecais sludinātājs kristīja katru no viņiem. Now what to do? Un ko tālāk? Well, it was very logical for them. Ļoti loģisks tālākais solis. Go back to the village Jānodās atpakaļ uz savu and share ciemu. some more. Un jālīdzinu vēl vairāk So they cilvēkiem šī walked bēgļa. back another Un 240 viņi kilometers. atkal devās 240 km garā ceļā. But this time it took them many more months Bet tagad viņi pavadīja ceļā vairākus mēnešus. because all 7 of them would stop in every village to share the love of Jesus. Jo visi 7 no viņiem, kas bija devušies ceļā, piestāja pa ceļam vēl arī citos ciemos un līdzdalīja šo labo vēsti citiem cilvēkiem. Would you walk 1,200 kilometers to do this? Vai jūs dotos 1200 km garā ceļojumā, lai līdzdalītu šādu vēsti? Why did he do it? Kāpēc viņš to darīja? Because he could not do anything different. Jo viņš nevarēja to nedarīt. Because Christ lived in his heart. Jo Kristus dzīvoja viņa sirdī. He had the Spirit of Jesus. Viņam bija Jēzus gars. He had understood what life was about. Viņš bija sapratis, ko nozīmē dzīve. He was so joyful for the love of God in his heart. Viņš bija tik priecīgs un pateicīgs par Dieva mīlestību, kas bija viņa sirdī. 240 kilometers, that's nothing. 240 km viņam bija nieks. He would go to the ends of the world if Jesus said go. Ja Dievs un Jēzus viņam teiktu, dodies uz pasaules galu, viņš dotos arī turp. When Jesus met with his disciples the night of his betrayal, Kad Jēzus satikās ar saviem mācekļiem naktī, kad viņš tika nodots, even though he was only a few hours from being crucified, he thought of them first. lai arī bija tikai dažas stundas līdz viņš tiks krustā, brīdī, kad viņš satika mācekļus, viņš domāja par mācekļiem. He could have spent that night of the Passover talking about his pain and his difficulties and his need for compassion.
Viņš šo nakti varēja pavadīt, lai runātu par to, kādas ciešanas viņu sagaida, cik ļoti viņam nepieciešama ir līdzjūtība no viņa puses. Instead, he thought of them. Bet tā vietā viņš domāja par mācekļiem. He thought that they would need him more after the crucifixion than ever before. Jo viņš saprata, ka mācekļiem būs nepieciešama Jēzus klātbūtne pēc viņa krustā sišanas daudz vairāk, kā tā bija nepieciešama jebkad pirms. So his burden was to share with them the fact that the Holy Spirit would come in his place. Tāpēc viņa lielākā vēlēšanās bija līdzdalīt, kad Svētais Gars stāsies viņa vietā un būs kopā ar mācekļiem. Let's read about it in John chapter 13. Izlasīsim par to Jāņa evaņģēlija 13. nodaļā. We'll read a few selected verses. Mēs izlasīsim dažus atsevišķus pantus. Let's begin with verse 33. Un lasīsim Jāņa evaņģēlija 13. nodaļā vispirms 33. pantu. Es lasīšu jums 33., 34. un 35. pantu. Bērniņi, es vēl mazu brīdi esmu pie jums. Jūs mani meklēsit, bet kā es jūdiem esmu sacījis, tā arī es jums tagad saku. Kurp es eju, jūs man nevarat sekot. Jaunu bausli es jums dodu, ka jūs cits citu mīlat, kā es jūs esmu mīlējis, lai arī jūs tāpat cits citu mīlētu. No tam visi pazīst, ka jūs esat mani mācekļi, ja jums būs mīlestība savā starpā. Un Sīmons Pēters viņam saka, Kungs, kur tu ej? Jēzus viņam atbild, kur es eju, tur tu tagad man nevari sekot, bet vēlāk sekosi. Jesus said to the disciples, a new commandment do I give you. Jēzus teica mācekļiem, jaunu bausli es jums dodu. I want you to love one another as I have loved you. Es vēlos, lai jūs mīlētu viens otru, kā es jūs esmu mīlējis. They would need each other. Viņiem būs nepieciešams vienam otru klātbūtni, Because he was no longer going to be with them. jo Jēzus nebūs vairs viņu vidū. His focus was, he wanted them to experience a special interpersonal relationship. Jēzus vēlējās, lai mācekļu starpā būtu ļoti īpašas attiecības. And he was preparing their hearts to announce to them the coming of the Holy Un viņš Spirit. centās sagatavot viņu sirdis tam, ka tiks dots Svētais Gars. But notice the question that Peter asked Bet pievērsiet uzmanību jautājumam, ko uzdod Sīmons Pēters. in verse 36. 36. pantā. It has nothing to do with what Jesus was talking about. Viņa jautājumam nav nekāda saistība ar to, ko Jēzus viņiem He says, saka. where are you going? Viņš saka, kur tu ej? Nothing to do with loving one another. Un tam nav nekāda saistība ar to, ka jāmīl vienam otru. Nothing to do with being my disciples and the world recognizing that. Un tam nav nekāda saistība ar to, ka cits citu pazīs un visa pasaule jūs pazīs, ja jums būs mīlestība savā starpā. So Peter's question was a question of logistics. Where are you going? Un Pēterim visvairāk uzdod šis loģistikas jautājums, kur tu ej? Completely missing what Jesus is speaking about. Kā mēs varam redzēt, viņš pavisam nepievērš uzmanību galvenajam, ko Jēzus vēlas pateikt. Let's read some more. Palasīsim vēl nākamos pantus. Verse chapter 14, verse 3, 4, and 5 and 6. Un es jums lasīšu no 14. nodaļas 3. līdz 6. pantam. Un kad es būšu nogājis un jums vietu sataisījis, tad es nākšu atkal un ņemšu jūs pie sevis, lai tur, kur es esmu, būtu arī jūs. Un kur es noēmu, to ceļu jūs zināt. Toms viņam saka, Kungs, mēs nezinām, kur tu ej, kā lai mēs zinātu ceļu. Un Jēzus viņam saka, es esmu ceļš, patiesība un dzīvība. Neviens netiek pie Tēva, kā vien caur mani. Notice what Jesus says now. Pievērsiet uzmanību tam, ko Jēzus tagad saka. Jesus says, I am the way, the truth, and the life. Jēzus viņam saka, es esmu ceļš, patiesība un dzīvība. He says, no one comes to the Father but through me. Ka neviens netiek pie Tēva, kā vien caur mani. He says, I'm going to heaven. Viņš saka, es dodos uz debesīm. I'll prepare a place for you. Es sagatavošu jums vietu. And then in verse 4 he says, Un 4. pantā viņš you saka, know the way where I'm going. to ceļu jūs zināt. Now notice the question by Thomas. Un pievērsiet uzmanību, kādu jautājumu uzdod Toms. Thomas said,
We don't know where you're going. How do we know the way? Viņš saka, mēs nezinām, kur tu ej, kā lai mēs zinātu ceļu. Peter's question earlier was a question of destination. Pētera iepriekšējā jautājumā bija runa par galamērķi. But Thomas' question is a question of logistics. Bet Toms savukārt uzdod jautājumu par to, kā tas notiks. But Jesus' issue is an experience with him. Bet Jēzus vēlas runāt par pārdu piedzīvojumu, kas ir iespējams kopā ar viņu. When he said to the disciples, you know the way, Kad viņš teica mācekļiem, jūs zināt ceļu, it's because he had been telling the way for the last 6 months. tas bija tālāk, ka viņš jau iepriekšējos 6 mēnešus viņiem bija stāstījis par šo He ceļu. told the disciples that he would be taken by the hands of Gentiles, crucified, and he would be raised on the 3rd day. Viņš jau bija mācekļiem stāstījis, ka viņu sitīs krustā un ka viņš tiks augšām celts 3. dienā. So the way to resurrection was going to be through the tomb. Tātad viņš jau bija stāstījis to, ka augšām celšanās ceļš ir ceļš caur kapu. The way to victory was going to be through suffering. Un viņš bija stāstījis to, ka ceļš uz uzvaru būs caur ciešanām. But that is a message that the disciples did not want to hear. Bet tā bija vēsts, ko mācekļi nevēlējās dzirdēt. Jesus says, you know the way. Jēzus viņiem teica, jūs zināt ceļu. But instead of talking about that, the disciples misunderstood again. Bet tā vietā, lai par to runātu vēl un vēl, mācekļi no jauna viņu pārprata. And so Thomas asked a question of logistics, Un Toms uzdod šo jautājumu par loģistiku. missing Jesus' desire for a personal experience with him. Un viņš pārprot to, ka Jēzus runā par to, lai būtu personīgas savstarpējas attiecības ar Jēzu. Let's continue reading. Un turpināsim lasīt. Verses 7 and 8. 14. nodaļā 7. un 8. pantu. Ja jūs mani būtu pazinuši, jūs būtu pazinuši arī manu tēvu. Jau tagad jūs viņu pazīstat un esat viņu redzējuši. Verse 9. Un Filips viņam saka, kungs, rādi mums tēvu, tad mums pietiek. Bet Jēzus viņam saka, tik ilgi es jau esmu pie jums, un tu vēl neesi mani sapratis, Filip. Kas man ir redzējis, tas ir redzējis tēvu. Kā tu vari sacīt, rādi mums tēvu? So Jesus says, if you had known me, you would have known the way. Un Jēzus viņam saka, ja jūs būtu mani pazinuši, jūs būtu arī pazinuši šo ceļu. You think you know me, but you don't know me as well as you think you know me. Jēzus saka, jūs domājat, ka jūs mani pazīstat, bet jūs mani nepazīstat tik labi, cik nepieciešams. In other words, you are missing an experience, an intimate experience with me. Ar citiem vārdiem sakot, Jēzus viņam vēlas pateikt, ka jūs nesaprotat galveno attiecību būtību ar But mani. notice the question Philip asked. Bet pievērsiet uzmanību jautājumam, ko viņam uzdod Filips. He says, show us the Father. Viņš saka, kungs, rādi mums tēvu. He's asking for a miracle. Viņš lūdz pēc brīnuma. Now, I want you to see a pattern here. Es vēlos, lai jūs redzētu kādu likumsakarību. Jesus speaking about an experience with him, Jēzus runā par piedzīvojumu kopā ar viņu. an intimate, relational experience with him, Personīgu savstarpēju attiecību piedzīvojumu ar an Jēzu. experience that they have been missing. Piedzīvojumu, ko viņi līdz šim vēl aizvien nebija pieņēmuši. But all the disciples could think about was destination, logistics, and a miracle. Bet viss, par ko mācekļi spēja, bija domāt, bija gala mērķis, veids, kā tas notiks, un brīnums. How often that is like our Christian experience. Un cik bieži arī tā nav mūsu kā kristiešu pieredze. Instead of going deeper with God, Tā vietā, lai iedziļinātos kopā ar Dievu jautājumos, instead of listening more carefully to what he said, tā vietā, lai vēl uzmanīgāk ieklausītos viņa vārdos, all we want to have is answers to logistical questions. viss, ko mēs vēlamies, ir saņemt atbildes uz ļoti konkrētiem jautājumiem par to, kas, kur, kā. Or we desire a miracle. Viss, ko mēs vēlamies, ir brīnums. If you can show me a miracle, Ja tu vari man parādīt kādu brīnumu, then I will be overwhelmed by you. tad man tiešām pārliecinās. Of course, a miracle doesn't mean you're going to become a friend to Jesus. Protams, brīnums vēl nenozīmē to, ka jūs kļūsiet par Jēzus draugu. So the same problem we have today, they had then, even though they stayed with Jesus. Un viņiem tajā laikā bija tieši tāds pašs problēmas, kā mēs varam redzēt, kā mums, kaut arī viņi dzīvoja kopā ar Jēzu. Let's read a few more verses. Palasīsim vēl nākamos pantus. 16 to 20. Es jums lasīšu no 14. nodaļas 16. līdz 20. pantam. Un es lūgšu tēvu, un viņš dos citu aizstāvi, lai tas būtu pie jums mūžīgi. Patiesības garu,
ko pasaule nevar dabūt, tāpēc, ka viņi to neredz un to nepazīst, bet jūs to pazīstat, jo viņš pastāvīgi ir pie jums un mājo jūsos. Es jūs neatstāšu bāreņus, bet nākšu pie jums. Vēl tikai mazu brīdi, un pasauli manis vairs neredzēs, bet jūs mani redzēsit, jo es dzīvoju un jums būs dzīvot. Tanī dienā jūs atzīsit, ka es esmu Tēvā, un jūs manī, un es jūsos. Un vēl arī 22. un 23. pants. Tad Jūda, ne Iskariots, viņam saka, kā tas nāk, ka tu gribi parādīties mums, bet ne pasaulē? Un Jēzus viņam atbildēja, kas mani mīl, tas manus vārdus turēs, un mans Tēvs to mīlēs, un mēs nāksim pie viņa un ņemsim pie viņa mājas vietu. Un arī 24. pants, kas mani nemīl, tas netur manus vārdus, bet tie vārdi, ko jūs dzirdat, nav mani, bet Tēva, kas mani sūtījis. Jesus is saying, I will disclose myself to those who love me, who keep my commandments. Jēzus viņam teica, es atklāšu sevi tiem, kas mani mīl, kas tur manus baušļus. That speaks of a very intimate experience with those followers of Jesus. Un tas runā par ļoti personīgām attiecībām ar Jēzus sekotājiem. But Judas, called Thaddeus, asked the question, why are you not disclosing yourself to the world? Bet tad Jūda viņam uzdev šo jautājumu, kāpēc tu neatklāji sevi pasaulē? And that question is a question of strategy. Un tas ir tāds strateģisks jautājums. When the issue that Jesus was talking about was an issue of an intimate experience with him. Jēzus runāja par ļoti personīgām savstarpējām attiecībām ar mācekļiem. Jesus understood that the only way for them to know him better was if he left. Jēzus saprata, ka vienīgais veids, kā mācekļi iepazīs viņu vēl labāk, bija, kad Jēzus būs devies prom. He says that in chapter 16, verse 7. Viņš patiesībā to arī saka 16. nodaļas 7. pantā. I tell you the truth, it is to your advantage that I go away, but if I don't go away, the helper will not come to you, and if I go, I will send him to you. Viņš saka, tomēr es jums saku patiesību, tas jums par labu, ka es aizemu, jo ja es neaizietu, aizstāvis nenāktu pie jums, bet es aizgājis, to sūtīšu pie jums. That's why he said in verse 18 of chapter 14, I will not leave you as orphans. Un tāpēc viņš 14. nodaļas 18. pantā jau saka, es jūs neatstāšu bāriņus. I will come to you. Es nākšu pie jums. How will he come to them? Kā viņš nāks pie mums? Through the Holy Spirit. Caur Svēto garu. In spite of the fact that the disciples had spent 3.5 years with Jesus, neskatoties uz to, ka mācekļi bija pavadījuši kopā ar Jēzu 3,5 gadus, they still did not know him. viņi nepazina viņu. They did not know him to the extent that it was their privilege to know him. Viņi viņu nebija iepazinuši tik labi, kā viņi to būtu varējuši šajos gados. So he figured they need help. Un tad Jēzus saprata, ka viņiem ir nepieciešama palīdzība. Send them my spirit. Viņš teica, es viņiem sūtīšu savu garu. Then they will really know me. Un tad viņi tiešām mani iepazīs. To summarize these few verses, Kopsavilkumā pie šiem vairākiem pantiem, the context of these verses is his departure. He's leaving after his crucifixion. He's leaving to heaven. es vēlos pateikt, ka galvenā tēma visiem šiem pantiem ir tas, kā viņš dosies prom pēc tam, kad viņš būs augšā cēlies. One of the points he was making is that his father and him are one. Un viņš vēlējās viņiem paskaidrot, ka viņš, Jēzus, ir viens kopā ar savu tēvu. And he mentioned that as an illustration of the relationship he would have with them. Oneness. Un viņš to vēlējās parādīt kā ilustrāciju attiecībām, kas būtu Jēzum ar mācekļiem, ka tas būtu viens vesels. He made a promise to them. Viņš viņiem apsolīja. I will return to you. Es atgriezīšos pie jums. Via the Comforter. Un tas būs caur aizstāvi. You won't be left as orphans. Jūs nebūsiet atstāti kā bāreņi. The relationship he would enjoy with them after the coming of the Spirit Pēc tam, kad būs nācis svētais gars, viņš turpinās attiecības ar mācekļiem. is one of oneness, of intimate relationship. Un tās būs ļoti personīgas attiecības, kurā viņi būs kā viens vesels. There is a contrast in the prepositions Jesus used. Ir arī kāds kontrasts šajās līdzībās, ko Jēzus lietoja. And you find that in verse 20. Un to mēs varam atrast 20. pantā. In that day, he said,
Tanī dienā viņš teica, You will know that I am in my Father, and you in me, and I in you. jūs atzīsiet, ka es esmu tēvā, un jūs manī, un es jūsos. In other words, Jesus will no longer be with them. Citiem vārdiem sakot, Jēzus vairāk nebūs ar viņiem. Jesus would be in them. Jēzus būs viņos. Every woman who has been pregnant understands that. Katra sieviete, kur savā mūžā ir gaidījusi bērniņu, izprot šo jēdzienu. One thing is to be with the child, Viena lieta ir būt ar bērnu, and something else is to have a child inside her. bet cits pārdzīvojums ir tas, ka bērns ir mūsos. And every young woman who has been pregnant has known that will change her life forever. Un katra jauna sieviete, kur ir gaidījusi bērniņu, zina, ka tas pārmainīs viņas dzīvi uz visiem laikiem. That is the kind of relationship God seeks to have with each one of us. Un tieši tādas attiecības Dievs vēlas arī katru no mums. Not just a mere walking together, Nav runa par to, ka mēs vienkārši būtu kopā, ietu kopā, but a total identification with Him. bet pilnīga identificēšanās ar Jēzu. This means the Spirit is Christ in me. Tas nozīmē, ka gars, tas ir Kristus manī. We must understand that everything about the Spirit is about Jesus Christ. Mums ir jāsaprot, ka viss, ko mēs runājam par garu, ir par Jēzu. You cannot separate the Spirit from Jesus. Mēs nevaram nošķirt garu no Jēzus. That's why when the Spirit of God is in your life, you talk and act and decide and are more like Jesus. Tālāk, kad Dieva gars ir mūsos, mēs runājam, izturamies un esam vairāk un vairāk līdzīgi Jēzum. This is a helpful statement from the book Prophets and Kings. Un vēl kāds mums citāts, kas mums palīdzēs no praviešiem ķēniņiem. Transformation of character is the testimony to the world of an indwelling Christ. Rakstura pārmaiņa ir kā liecība pasaulē, ka Kristus mājo mūsos. The Spirit of God produces a new life in the soul, Dieva gars rada jaunu dzīvību mūsu dvēselē, bringing the thoughts and desires into obedience to the will of Christ. kas pārvērš mūsu domas un vēlmes paklausībā Kristus gribai. And the inward man is renewed in the image of God. Un iekšējais cilvēks atjaunojās Dieva līdzībā. This is what it means to experience the fruit of the Spirit. Un tas nozīmē to, par ko iet runa, kad mēs runājam par gara augļiem. Remember what it says in Galatians chapter 5, verse 22 and 23? Vai atceraties, par ko rakstīts Pāvila vēstulē Galatiešiem 5. nodaļā 22. un 23. pantā? It talks there about the fruit of the Spirit being love, Tur iet runa par gara augļiem, kas ir mīlestība, joy, prieks, peace, miers, patience, pacietība, kindness, laipnība, goodness, labprātība, faithfulness, uzticamība, gentleness, lēmprātība, self-control. atturība. One fruit, Viens auglis. not many fruits. Tie nav daudz augļi. One fruit. Viens auglis. All of this. Visi šie ir kā viens auglis. So the more Jesus lives in your heart, Tātad, jo vairāk Jēzus dzīvo mūsu sirdīs, the more peace you experience, jo vairāk mieru mēs the piedzīvojam, more joy you experience, jo vairāk prieka mēs the piedzīvojam, more faithfulness you have, jo vairāk uzticamības mēs the piedzīvojam, more kindness you have towards others, jo vairāk laipnības mums ir vienam pret otru, the more you are under self-control. jo vairāk mēs piekopjam atturību. That is the fruit of the Spirit. Tas ir gara auglis. That is Christ in you, the hope of glory. Tas ir Kristus mūsos godības cerība. I wasn't planning on telling you the story about my friend Mike Johnson, Es nebiju domājis jums pastāstīt stāstu par savu draugu Maiku Džonsonu, because some of you will find it to be too much.
Jo iespējams, ka daudz no jums uzskatīs, tas nu reiz ir par daudz. But here is a man that I believe took Jesus completely seriously. Bet viņš ir cilvēks, kurš, es domāju, uztvēra Jēzu pilnīgi nopietni. I met him many years ago, about 25 years ago. Es viņu satiku apmēram 25 gadus atpakaļ. Shortly after he became a Christian, a Seventh-day Adventist Christian. Tas bija īsti pēc tam, kad viņš bija kļuvis par 7. dienas adventistu. He was a chemical engineer. Viņš bija inženieris. He was very smart. Viņš bija ļoti gudrs. And hard working. Un viņš bija ļoti uzcītīgs. He married an American Olympian, a gymnast. Un viņš apprecējās ar Amerikas izlases olimpisko čempionu vingrošanā. And as you know, anybody who participates in the Olympics are very hard-working people. Un jūs zināt, ka ik viens, kurš piedalās olimpiskajās spēlēs, ir ļoti uzcītīgs un strādīgs cilvēks. So these two hard-working people were married. Un tātad apprecējās šie divi uzcītīgie un čaklie cilvēki. Both of them very driven. Abi divi no viņiem bija ļoti virzīti uz mērķi un ļoti pārliecināti. They would postpone having children for 50 years because they had many projects. Viņi atsacījās no bērniem vairāku gadu garumā, jo viņiem bija daudz citu projektu, kuriem viņi vēlējās pievērst savu uzmanību. Well, that brought conflict. Tas, protams, radīja nesaskaņas, jo viņiem bija tāda savstarpēja sacensība. And the marriage deteriorated until it was a divorce. Un laulības saites pamazām kļuva aizvien vājāks un vājāks, līdz viņi izšķīrās. He was well on his way to making $1 million before he was 30. Viņš pelnīja tuvu $1 miljonam, pirms viņš vēl bija sasniedzis 30 gadu vecumu. That was 25 years ago, so that's a lot more money now. Un jūs varat iedomāties, ja tas bija 25 gadus atpakaļ, tad tā bija daudz lielāka nauda nekā $1 miljons šodien. But his business ventures began to fail. Bet arī viņa panākumi biznesā pamazām aptrūkās. One day he received an invitation by the Seventh-day Adventist Church. Un kādu dienu viņš saņēma ielūgumu no 7. dienas adventistu draudzes to attend Bible meetings, lai apmeklētu Bībeles studijas, prophecy meetings on the book of Revelation. Par atklāsmes grāmatas studijām. He looked at them. Viņš paskatījās uz šo ielūgumu and tossed it in the wastebasket. Un iemeta to atkritumu tvertnē. 3 weeks later, 3 nedēļas vēlāk, he received another invitation. Viņš saņēma vēl vienu ielūgumu. But this time when he looked at it, bet šoreiz, kad viņš uz to paskatījās, he heard a voice. Viņš dzirdēja kādu balsi. And the voice said to him, un balsi viņam sacīja, you better attend these meetings. Tu labāk aizej un apmeklē šīs Bībeles sanāksmes. This is your last time. Tā ir tava pēdējā iespēja. He didn't know who spoke to him. Viņš nezināja, kas uz viņu bija runājis. Very secular person, doesn't know anything about God. Viņš bija ļoti laicīgs cilvēks, kurš īpaši par Dievu neinteresējās. Doesn't read the Bible. Viņš nelasīja Bībeli. But he thought this sounded important, so he went to the meeting. Bet viņam tas izklausījās diezgan svarīgi, tālāk viņš devās uz šīm Bībeles sanāksmēm. And as he listened to the Word of God, un kad viņš ieklausījās Dieva vārdā, and as he read the Word of God, un kad viņš lasīja Dieva vārdu, he discovered a God he had not known. Viņš atklāja Dievu, kādu viņš to nekad nebija pazinis. And he surrendered to that God. Un viņš nodevās šim Dievam. And he gave his life completely to him. Un viņš nodeva savu dzīvi pilnībā. If you ever saw a surrendered man, that was the man. Ja jūs kādreiz esat redzējis cilvēku, kurš ir nodevies pilnībā, viņš noteikti bija tieši tāds. Everything Jesus said he would do. Viņš darīja visu, ko Jēzus teica. Everything he wanted, he surrendered to Jesus. Visu, ko Jēzus bija lūdzis, viņš nodeva Jēzum. On the day of his baptism, viņa kristību dienā, well, actually a few days before, patiesībā dažas dienas jau pirms tam, he became deathly sick. Viņš kļuva ļoti smagi slims. But he would still come to the meetings. Bet viņš turpināja apmeklēt šīs sanāksmes. And the members of the church told him, go back home, you're too sick. Un viņa draudzes locekļi viņam teica, ej atpakaļ uz mājām, tu esi pārāk slims, lai šeit būtu. He told me that discouraged him even more. Un viņš teica, ka tas viņu iedrošināja jo vairāk. Why would they tell me to go home? I need to be with Jesus, where Jesus is. Viņš teica, kāpēc lai es dotos mājās? Man ir jābūt šeit, kur ir Jēzus. He was supposed to be baptized on that Sabbath.
Viņam bija iecerēts kristības sekojošajā sabatā. He was nauseated. He had a high fever. Viņam bija ļoti augsta temperatūra, viņš bija apaugstējies. He was extremely sick. Viņš bija patiešām ļoti But he slims. lived by himself by that time. Bet tajā laikā viņš jau dzīvoja viens pats. He prayed and said, God, help me get to the church. Un viņš teica, Dievs, palīdzi man nokļūt baznīcā. I'm not asking you to heal me. I'm asking you to help me get to the church. Es tev nelūdzu, lai tu man dziedinātu. Es tev lūdzu, lai tu man palīdzi nokļūt baznīcā, jo es vēlos pieņemt So kristību. he dragged his body to the car. Un tā viņš ar saviem spēkiem aizvilka pats sev līdz mašīnai. He managed to get to the church. Viņš kaut kā nokļuva baznīcā. He stumbled out of the car, sweating and sick. Un kad viņš izkāpa no mašīnas, viņš lies viedros un viņš jutās pat tiešām He nelāgi. went to the front door of the church. Viņš aizgāja uz ieeju baznīcas And the telpā deacon said, oh, you're sick. un viņam teica, mīļais draugs, tu esi slims. Go back home. Ej atpakaļ uz mājām. No, Nē, I must be baptized. man ir jātop kristītam. I want to give my life to Jesus. Es vēlos nodot savu dzīvi Kristum. Don't discourage me. Lūdzu, neatrunā mani. So they let him. Un viņi viņam ļāva. And he was baptized. Un viņš tāpa kristīts. And he was instantly healed. Un viņš tāpa arī dziedināts. The fever disappeared. Viņam pazuda drudzis. Nausea disappeared. Viņam pazuda sliktā tūša, He was made pašsajūta. well. Un viņš jutās labi. Well, he would read the Bible hours and hours every day. Un viņš stundām lasīja Bībeli katru dienu. He would stay up all night sometimes That's reading what- the Bible. He couldn't get enough. Dažkārt viņš palika nomodā visu nakti un lasīja Bībeli vēl un vēl. In everything he saw Jesus say he would do. Un viss, ko Jēzus teica, viņš tam He klausīja. was in love with Jesus. Viņš mīlēja Dievu. You say this, I'll do this. Ja tu tā saki, es to You say darīšu. that, I'll do Ja that. tu saki tā, es tā darīšu. Well, one of the books he read was the book of Genesis. Un viena no grāmatām, ko viņš lasīja, bija pirmā Mūzes And he grāmata. was a smart man. He thought about everything the Bible said. Un viņš bija gudrs vīrs, un viņš domāja līdzi vienam vārdam, ko viņš lasīja Bībelē. He realized that God had told Adam and Eve what to eat. Viņš atklāja, ka Bībelē lasot, ka Dievs bija noteicis Ādamam un Ievai, kas viņiem būtu jāēd. And God had told them to eat fruit from the trees and seeds or grains from the ground. Un viņš pievērš uzmanību tam, ka Ādamam un Ievai tika ieteikts ēst koku augļus un ēst sēklas un dažādus labības izstrādājumus. He began thinking as a chemical engineer. Un viņš sāka domāt, kā inženieris pēc izglītības, He says, how could you survive with that diet? kā gan cilvēks var uzturēt sevi ar tāda veida pārtiku. But obviously they did well because they lived to be 930 years. Bet acīm redzot, viņi to varēja, jo viņi sasniedz 930 gadu vecumu. This must be God's original manual for the way our bodies work. Tātad laikam tā ir Dieva rokas grāmata tam, kā mūsu ķermenis darbojas un kā mums vajadzētu dzīvot. So he prayed and said, God, I am going to do the same. Un viņš teica, Dievs, es darīšu tāpat. That means no meat, Tas nozīmē, es izslēgšu gaļu, es izslēgšu zivis, not even vegetables. arī saknes ne. Just two things, Tikai divas lietas fruit - augļus and grains. un sēklas. He thought, I need to think through this. Viņš teica, man tas ir jāpārdomā. So he put his considerable knowledge to work. Un viņš pārdomāja ļoti nopietni. In over a period of over a year, he designed a menu for himself. Un gada laikā viņš izstrādāja sev piemērotu A ēdienkārti. menu that would be balanced. Ēdienkārti, kas būtu sabalansēta. He had some grains that he would eat every 3 days. Būtu kādi graudi, ko viņš ēstu katru trešo dienu. Some grains he would eat every 7 days. Citus graudus viņš ēstu ik pa 7 And some dienām. grains that he would eat every 21 days. Un citus graudus viņš ēstu ik pa 3 nedēļām. And they were well mixed together. Un tie bija ļoti sabalansēti. And then he would eat fruit from the seasonal trees, not fruit from China or Chile. Un tad viņš ēstu augļus, kas ienākās tajā vietā, kur viņš dzīvo. Ne tos, kas ir nopērkami, ievesti, importēti, bet tos, kas ir pieejami tajā gada laikā. Now at that time we lived in California and there is a lot of fruit trees there. Tajā laikā mēs dzīvojam Kalifornijā, un Kalifornijas štatā, kā jūs zinat, ir dažādi augļu koki. What he would do is he would mush the grains into a cookie sheet.
Ko viņš izdarītu? make it into a dough. Viņš paņemtu lielu plakanu pānus, kuras viņš sasmalcinātu šos Put graudus. a little water. Viņš viņus izveidotu tādā kā mīklā, kurā viņš pievienotu Let ūdeni. it sit there for a few days until it began to sprout. Un viņš viņus atstāja ūdenī nedaudzas dienas, līdz kamēr tie sāka zelt asmus. And then he would bake him. Un tad viņš tos ceptu. And that's all he would eat. Un tas bija viss, ko viņš ēda. That plus fruit. Šie diedzētie graudi un augļi. I know what you're thinking. Es zinu, ko jūs domājat pie sevis. Poor man, he must get sick. Nabaga cilvēks, viņš droši vien saslima. He never got sick after that. Pēc tā viņš vairs nekad neslimoja. In the 5 years that I lived in the same town where he did, I had never heard him even sneeze once. Un 5 gadus, ko es dzīvoju vienā pilsētā kopā ar šo vīru, es nekad viņu nebiju dzirdējis pat nošķaudāmies. He was as strong as an ox. Viņš bija patiešām spēcīgs vīrs. He had big, thick glasses, thick. Viņam bija ļoti biezas brilles. After 2 or 3 years Pēc 2 vai 3 gadiem, on this diet, kad viņš bija lietojis šādu veidu ēdienu, he threw the glasses away. viņš izmet savas brilles. His eyes became 20/20. Viņa redze uzlabojās. He continued to exercise. Viņš turpināja arī vingrot, He would swim. viņš peldēja, He would ride the bike. viņš brauca ar velosipēdu, He would eat every morning at 7 o'clock. un viņš ēda brokastis ik rīta 7:00 Every afternoon at 4 o'clock. un katru pēcpusdienu 4:00. Now, it was difficult to invite him to eat at home Protams, bija ļoti sarežģīti viņu ielūgt ciemos uz kādu because maltīti, he only ate certain things. jo viņš ēda tikai konkrētas lietas. But he wanted to test God on everything. Bet viņš vēlējās, lai visā ir pierādījums tam, ko Dievs If vēlas. you say this, it must be for a reason. Ja Dievs tā ir teicis, tam noteikti ir kāds iemesls. So he would be the first to volunteer to do what God said. Viņš bija pirmais brīvprātīgais, kurš vienmēr bija gatavs darīt, ko Dievs lūdza. One day he was riding his bicycle, Kā diena, kad viņš brauca ar savu velosipēdu, and there was a little oil on the road. un uz ceļa bija izlejus nedaudz degvielas, And he slipped and fell and broke his clavicle. un viņš paslīdēja un salauza savu kaulu, And the clavicle, protruded, just stuck out of his body. un tas izgriezās ārā un no viņa ķermeņa. You can imagine that's painful. Jūs varat iedomāties, ka tas ir ļoti sāpīgi. So he went back to his home, Un viņš devās atpakaļ uz savām mājām, and by then he was such a friend of Jesus un līdz tam brīdim viņš jau bija tāds Jēzus draugs, that he did exactly what he always does. un viņš darīja to, ko viņš jau vienmēr bija He darījis. knelt on the floor and he said, "Thank you, Jesus. Viņš pazemojās lūkšanā un teica, paldies, Jēzu. Thank you for letting me fall because I know you love me. Paldies, ka tu ļauj man nokrist, jo es zinu, ka tu mani mīli. And I know that your angels protect me. Un es zinu, ka tavi eņģeļi apsargā mani. And so if you allowed me to fall, it's because you have something in mind. Un tāpēc, ka tu esi man atļāvis nokrist, es zinu, ka tev ir kaut kas padomā priekš So manis. thank you for whatever I am going to learn from you today." Un paldies, ka tu man esi sagatavojis jaunu mācību stundu šodien, ko es vēl tikai apgūšu. But of course this was painful. Bet, protams, viņa plecs sāpēja. And then he prayed, Un tad viņš lūdza, "If you want me to learn about pain, ja tu vēlies, lai es uzzinu vairāk par sāpēm, I'll live with pain. es dzīvošu ar sāpēm. If you want me to know more about you because of this injury, Ja tu vēlies, lai caur šo ievainojumu es iepazītu tevi vēl labāk, I want to experience that. es vēlos to izbaudīt. But I also know Bet es zinu arī to, that if you want to take this pain away, ja tu vēlies man atņemt šīs you sāpes, can do that instantly. es zinu, ka tu to vari izdarīt šajā brīdī. In the name of Jesus, amen." Jēzus vārdā, āmen. He stood up Viņš piecēlās, and the pain was gone. un viņam vairs nesāpēja. So he went about his business working in his house Un viņš turpināja darīt, ko viņš bija iecerējis. with a bone sticking out of his shoulder. Un tur bija tas kalns, kas bija ārpus izkliecies no viņa pleca. I'm telling you the truth. Es jums stāstu patiesu notikumus. So after a few hours, Un pēc vairākām stundām, he decided it was time, I should probably set this bone. un pēc vairākām stundām viņš domāja, laiks tā kā būtu pienācis, vajadzētu sakārtot to plecu. So he went to a nearby clinic, Un viņš devās uz poliklīniku, kas atradās netālu, a walking clinic. un tā klīnika, kur iespējams bez iepriekšēja Walks pieraksta. in, all
smiling and happy with a bone sticking out. Un tur darbinieki ierauga šo vīru ienākam priecīgu, smaidošu ar kaulu, kas izspiedies ārā no viņa And the pleca. nurse rushes and gets the doctor. Un māsiņa skrien pēc ārsta. And the doctor says, what are you on? Un doktors saka, kas notiek, kas In other notiek? words, what drugs are you on that you're so happy? Viņš saka, uz kādām narkotikām jaunais cilvēks jūs esat, kad jūs esat tik priecīgs. And you know what his answer was? Un jūs zināt, kāda bija viņa atbilde? Typical of Mike. Ļoti tipiska Maikam. I am on Jesus. Es lietoju Jēzu. I am on prayer. Es lietoju lūkšanu. And the doctor said, yeah. Un doktors teica, jā, protams. So he took x-rays. Un viņš uzņēma rentgena uzņēmumu. He set the bone. Viņš ieviesēja kaulu atpakaļ. He told them, make sure you get a lot of milk and cheese for calcium. Un doktors viņam teica, lūdzu, lietojiet daudz piena produktus, pienu un sieru, lai jūs saņemtu nepieciešamo kalciju He daļu. set the bone and kept his arm straight here. Viņš piesēja viņa roku tā, lai tā nekustētos. Said, make sure you don't move this arm. Un lūdzu, tikai pievērojiet, ka jūs nekustiniet šo It'll take roku. 6 weeks to heal. Paies apmēram 6 nedēļas, lai tā būs pilnībā sadzijusi. Come and see me after 4 weeks. Un pēc 4 nedēļām lūdzu atnāciet atrādīties. I want to see your progress. Es vēlos redzēt, kā jūs izārstēties. And Mike thanked him, Maiks pateicās doktoriem, paid him, samaksāja, and smiled at him, pasmaidīja uz doktoru and went back home. un devās mājup. And he prayed, Un viņš lūdza. Lord, Kungs, I have given up cheese and milk already. tu zini, ka es nelietoju pienu un nelietoju sieru savā uzturā. I know that has calcium, but do you want me to do this now? Es zinu, ka šie produkti satur kalciju, bet vai tu tiešām vēlies, lai es tos atsāktu And lietot the thought šobrīd? came to him, Un tad viņš saprata, there are fruits that have even more calcium than cheese and milk. ka ir augļi, kuros ir vēl lielāks kalcija saturs nekā tas ir pienā vai sierā. One of them is called kiwi. Viens no šiem augļiem ir kivī. Do you have kiwi here? Vai mēs varam šeit ēst kivī? From New Zealand? No Jaunzēlandes iespējams mēs varam. Any dark green stuff has a lot of calcium. Gāzdavi kivī, kuri tumši zaļā krāsā, tajos ir ļoti daudz kalcija. So he stuffed his face with kiwi. Un viņš ēda vienu pēc otra. Didn't Pilnā touch any mutē. milk or cheese. Viņš nedzēra ne gramu piena, ne gramu siera. After 2 days, Pēc 2 dienām he felt bad because he couldn't work very well with this thing, you know. viņš nejūtās īpaši labi, jo ar šo sasvaitēto roku viņš nevarēja neko daudz padarīt. So he decided to pray again. Un viņš nolēma, ka viņam ir laiks lūgt atkal. God, do you want me to not move my arm? Viņš teica, Dievs, vai tu tiešām vēlies, lai es nekustinātu savu The roku? doctor said not to move it. Is that the best way to heal? Doktors teica, lai es to nekustinātu. Kā tu domā, vai tas ir labākais veids, kā tā sadzīs? You are the great healer. You know how the body works. Dievs, tu esi vislielākais ārsts, tu zini, kā mūsu ķermeņi strādā. Please tell me what to do. Pastāsti man, ko darīt. A few moments later, Pēc dažiem brīžiem he decided he didn't need this. viņš saprata, ka viņam nav nepieciešams šis apsējs. And he decided that it was a hindrance to his exercise program. Un viņš patiesībā saprata, ka šis apsējs ir šķērslis, lai viņš turpinātu vingrot. Because as long as he had this, he couldn't go swimming. Jo, kamēr viņam bija šis apsējs, viņš, protams, nevarēja peldēt. It's hard to go swimming like this. Ir diezgan grūti peldēt ar vienu roku. So he took it off Viņš noņēma to. and went swimming. Un viņš devās peldēt. And he says, it was a little difficult to move my left arm, Viņš teica, bija nedaudz grūti kustināt kreiso roku. but it wasn't too bad. Bet nebija tik ļauni. I could hear stuff moving in there, Es varēju dzirdēt, ka tur kaut kas iekšā kustās. but it wasn't too bad. Bet nebija pārāk ļauni. And so he went back doing everything he had done normally. Un viņš turpināja darīt visu to, ko viņš bija darījis pirms tam. After 3 weeks, Pēc 3 nedēļām he noticed that his bone was very solid. viņš jūta, ka viņa kauls ir pilnībā sadzījis. So he goes back to the clinic. Un viņš devās atpakaļ uz polikliniku. Now remember, the doctor said, come see me after 4 weeks. Atcerieties, doktors viņam bija teicis, atnāciet pie manis pēc 4 It'll nedēļām. take you 6 weeks to heal. Un viņš bija arī teicis to, ka paies 6 nedēļas, līdz tas būs sadzījis pilnībā. He walks in Viņš iet šajā doktora kabinetā, with his arm loose, nothing. roka nav vairs apsaistāta, The nekā doctor papīra. says, what's up? Doktors viņam saka, kas notiek? He says, I think I'm healed. Viņš saka, man šeit viss esmu dziedāts. Oh, let's see that. Nu, paskatīsimies. Took x-rays. Viņš uzņēma rentgena uzņēmumus. They look very good.
Ļoti labi. Checked on him. Viņš pamēstīja, pataustībā stiprāk. Started pounding hard. Viņš sāka daudzīt viņa plecus. I don't understand. Es nesaprotu, teica dakteris. This should not be that healed, that well. Tam nebūtu vajadzējis atzīšana tik ātri. What did you do? Ko jūs darījāt? I ate kiwi. Es ēdu kiviju. Yeah. Jā. And he sent him home. Un viņš aizsūtīja viņu māju. I could tell you a half a dozen stories like that. Es jums varētu pastāstīt daudz stāstus kā šis. My point is not trying to tell you what your diet should be. Es necenšos jums pastāstīt, kādu ēdienkarti jums vajadzētu ievērot. My point is telling you that he did everything that Jesus said. Ko es vēlos uzsvērt, ir tas, ka Maiks darīja visu, ko Jēzus vēlējās, lai viņš darītu. And his life was like no other. Un viņa dzīve bija tāda, kāda nebija nedienā. I remember one Wednesday evening after prayer meeting. Es atceros kā trešdienas vakar, kad pēc lūkšana brīžiem I was the pastor of the church. He was in my church. es biju kā sludinātājs un biju savā draudzē. I was beat down, extremely tired. Es biju pārguris. And I began to nurse a cold. Un es jūtu, ka man tuvojās iesmas. He noticed that. Un es to jūtu. He waited for everybody to leave. Un es gaidīju, kad ik viens dosies māju. And late at night, he said, Ron, you have a minute? Un vēlu vakarā mans draudzes mācītājs tajā laikā teica, Ron, vai tev ir mirklīts laika? And I thought he needed some help or wanted to talk about something. Un es domāju, ka varbūt viņam būs nepieciešama kāda palīdzība vai ko viņš citu viņš vēlēsies līdzdalīt ar mani. And he said, kneel with me. Viņš teica, zemojies ar mani lūkšanā. And he began to pray for me. Un viņš sāka lūgt par mani. And he put his strong arms over my shoulder. Un viņš uzlika savas stiprās rokas uz maniem pleciem. And he pled to the God of heaven. Un viņš lūdza debesu Dievam. Give me his sickness. Atdod man šī vīra slimību. Give me his weariness. Atdod man viņa nogurumu. My pastor needs to be strong and healthy. Manam draudzes sludinātājam ir jābūt stipram un veselam, Because he carries so many burdens. jo viņam ir tik daudz nastas nesams. God, give them to me. Dievs atdod man šo. I never forgot that prayer. Es nekad neesmu aizmirst šo lūkšanu. One time, his body was so healthy that he didn't need air conditioning in the summer or heat in the winter. Viņa ķermenis bija tik vesels, ka viņam vasarā nebija nepieciešams ne augstais kondicionētais gaiss, ne apkura ziemas mēnešos. I saw him after many years, about 4 years ago. Un es Maiku satiku atkal pēc daudziem gadiem, tas bija apmēram 4 gadus atpakaļ. It was in a large meeting where I was one of the speakers. Un tas bija kādā lielā sanāksmē, kur es biju viens no runātājiem. And I noticed he was about 50 meters away. Un es redzēju viņu tur klausītāju rindās apmēram 50 metrus no manis. But even though I hadn't seen him in 15 years, I recognized him instantly. Un lai es viņu nebiju saticis 15 gadus, es atpazinu Maiku nešaubīgi. I could only see the back of him and a little bit of the side. Es redzēju viņu pakausu un nedaudz no viņa profila, un es viņu pazinu. He had more gray hair than before. Viņam, protams, bija sirmāki mati nekā iepriekš. He's about 6 years older than I am. Viņš ir apmēram 6 gadus vecāks nekā es. But his face was that of a 35-year-old. Bet viņa seja bija kā 35 gadus jaunam cilvēkam. Full of life. Tā bija pilna ar dzīvi. Full of vigor. Tā bija stipra. Health. Veselība. And I said, that's Mike Johnson. Un viņš teica, tas ir mans Maiks Džonsons. We left that church to become teachers. Mēs no šīs tautas devāmies prom un kļuvām par skolotājiem. But as we were, shortly before we left, I was dealing with several problems in people's homes. Bet pirms mēs vēl bijām devušies projām, man bija jārisina vairākas problēmas dažādās ģimenēs. I was counseling several women who had trouble with their husbands and their children. Es uzklausīju vairākas sievietes, kurām mājās bija sarežģījumi attiecībās ar vīru un bērniem.
Each of them ended up getting a divorce. Katra no šīm sievietēm vēlāk pieņēma lēmumu izšķirties. We left. Mēs pametām šo pilsētu. And I came back a year later because they invited me to visit again. Un es apciemoju šo pilsētu pēc gada, kad viņi mani ielūdza runāt. In the meantime, tajā laikā, kad es biju prom, Mike noticed the problem in these people's homes. Maiks pamanīja, ka šīs problēmas šajās ģimenēs turpinās. And every time one of these men was kicked out of their house, un katru reizi, kad kāds vīrs pameta savu ģimeni un kad viņi šķīrās, with good reason, kam bija pamatots iemesls, he invited them to come to his home. Viņš ielūdza šos pamestos vīrus, lai viņi nāktu pie viņu uz viņa He mājām. was living by himself, Maiks dzīvoja viens pats, but he had a 4-bedroom house. bet viņam bija 4 guļamistabas. So he ended up with 4 husbands who had just got divorced. Un savā mājā viņš uzņēma 4 vīrus, kuri bija tikko pārdzīvojuši šķiršanos, Or had been kicked out of the house. vai kuri bija izmesti no mājas. And when he got the 4th person, Un kad viņš uzņēma savā mājā 4. cilvēku, he left his own home, viņš pats pameta savu māju, rented an apartment, viņš izīrēja dzīvokli. and kept paying for those men Un in viņš their šajā home. īrētajā dzīvoklī dzīvoja un turpināja maksāt par māju, kurā dzīvoja viņa paziņas. And yes, he did use the air conditioning and the heating for them. Un viņš, protams, apmaksāja gan kondicionēto gaisu, gan apkuri cilvēkiem, kas dzīvoja viņa mājā. He didn't need them, but they did. Viņam tas nebija nepieciešams, bet And he viņiem bija. determined to pray them back to their wives. Un viņš bija nolēmis, ka viņš lūgs tik ilgi, kamēr viņi atgriezīsies pie savām sievām un ģimenēm. Every day he would spend considerable time pleading on behalf of those men. Un katru dienu viņš pavadīja ievērojumu laiku lūgšanās, lūdzot par šiem cilvēkiem. That the men would come to know God in a better way. Lai šie cilvēki iepazītu Dievu vēl labāk. That they would develop a love for their wives that they had not had before. Lai viņu sirdīs mostos mīlestību pret savām sievām, kādu viņi to nekad vēl agrāk nebija jutuši. That they would become better husbands and better fathers. Lai šie vīri kļūtu labāki vīri un labāki tēvi saviem bērniem. When I went back a year later, Kad es atgriezos šajā pilsētā pēc gada, every one of those 4 marriages were healed. ik katra no šīm 4 laulībām bija dziedināta. And one woman whom I had counseled before Un viena no sievietēm, kur es biju uzklausījis iepriekš, came to me and said, Pastor, I don't know what happened to my husband. viņa teica, sludinātāji, es nezinu, kas ir noticis ar manu vīru. He's a totally different man. Viņš ir pavisam cits cilvēks. He's a much better man than when we dated before we got married. Viņš ir daudz labāks cilvēks nekā laikā, kad mēs satikāmies pirms mēs He precējāmies. pays attention to me. Viņš man pievērš He uzmanību. loves God. Viņš mīl Dievu. He takes care of the children. Viņš rūpējās par bērniem. Before he was the most egocentric man I have ever met. Pirms tam viņš bija viss egoistiskākais cilvēks, kādu es jebkad biju redzējusi. I don't know what happened to this man. Es nezinu, kas ir noticis ar šo cilvēku, I knew. bet es zināju. Mike had been praying for him. Maiks bija lūdzis par šo personu, But he asked me not to share that with anybody. bet Maiks man bija lūdzis, lai es to nestāstu citiem. Christ in you. Kristus jūsos. The mystery hidden from the past ages and generations has now been manifested to his saints, which is Christ in you, the hope of glory. Noslēpums, kas ļaužu ciltīm bija apstāts no mūžīgiem laikiem, tagad atklāts viņa svētajiem. Kristus jūsos. Godības cerība. In Colossians chapter 3, Kolosiešiem 3. nodaļā, verse 2, 2. pantā. set your mind on the things above, Savas domas vērsiet uz for you augšu, have died and your life is hidden in Christ, with Christ in God. jo jūs esat miruši un jūsu dzīve līdz ar Kristu apslēpta Dievā. When Christ, who is your life, is revealed, then you also will be revealed with him in glory. Kad nu atspīdēs Kristus jūsu dzīvību, tad arī jūs atspīdēsiet līdz ar viņu. 2 Corinthians chapter 4, 2. korintiešu vēstulē 4. nodaļā verse 9 says,
that Paul was persecuted but not forsaken, cast down but not destroyed, always carrying about in the body the dying of Jesus. Tur apostols Pāvils raksta, ka mēs esam vajāti, tomēr neesam atstāti, esam satriekti, tomēr neesam pazuduši. Mēs visur nesam Jēzus nāves zīmi savās miesās. That the life of Jesus also may be manifested in our body. Lai arī Jēzus dzīvība parādītos mūsu miesā. Christ in you. Jēzus jūsos. Romans 8 verse 2. Romiešiem 8. nodaļā 2. pants. For the law of the Spirit of life in Christ Jesus, life in Christ Jesus has made me free from the law of sin and death. Jo dzīvības gara likums Kristu Jēzu atsvaginājis no grēka un nāves likuma. Philippians 1:21. Filipiešiem 1. nodaļā 21. pantā. For me to live as Christ. Man ir Kristus, dzīvot man ir Kristus un mirt ieguvums. Christ in me. Kristus manī. Jesus said, I am the way, the truth, and the life. Jēzus teica, es esmu ceļš, patiesība un dzīvība. What the Bible tries to teach us is that this concept of Christ in me is not simply a symbol. Ko Bībele mums cenšas mācīt, ir tas, ka Jēzus mūsos, tas nav tikai simbols. Neither is it mythology. Tā nav nekāda nesaprotama mācība. It's a reality that Christ in you through the Holy Spirit can change everything about your life. Tas tā ir realitāte, kad Kristus mūsos ar svētā gara palīdzību var pārmainīt it visu. Jesus said, I am the door. If anyone enters through me, he shall be saved. Un Jēzus teica, es esmu durvis, ja kas ienāk caur mani, tas taps glābts. I came that you may have life. Un viņš teica, es nāku, lai jums būtu dzīvība. And might have it abundantly. Un pārpilnība. Look at your own life. Palūkojieties uz savām dzīvēm. Are most of your days and hours the experience of an abundant life? Vai jūsu dzīves stundas un dienas ir dzīve pārpilnībā? If you're like most people, Ja jūs esat kā vairums iedzīvotāju, most of our lives are about being busy, mūsu dzīves lielākoties ir aizņemtas, about being worried, norūpējušās, about being in conflict with others or in conflict with self. un mūsu dzīvēs itin bieži mēs esam nesaskaņā vai ar citiem, vai paši ar sevi, Or at best, our lives are boring vai labākajā gadījumā mūsu dzīves ir garlaicīgas, or meaningless. vai tām nav nekā dziļāka jēga. Oh, I'm not saying totally meaningless, Es nesaku, ka tās ir pilnībā bezjēdzīgas, but we live, as I said the other day, 3 inches below the waterline. bet, kā es teicu jau citu dienu, mēs dzīvojam kādus 7 centimetrus zem ūdens līmeņa. We are drowning and don't even know it. Mēs jau esam sākuši slīgt un to paši pat nemanām. Christ in you makes all the difference. Kristus jūsos var pārmainīt visu. Not only does the Bible tell us Christ can be in us through the Spirit, Bībele mums ne tikai māca, ka Kristus var būt mūsos caur garu, but it also tells us that we can be in Christ. bet tā mums arī saka, ka mēs varam būt Kristū. Now, I want you to consider this literally now. Es gribu, lai jūs to uztvertu burtiski. Christ and I in Christ. Es Kristū, I'll come to that in a minute. un es atgriežos pie šī vēlreiz. In Ephesians chapter 1, you find the concept of being in Christ. Efeziešiem 1. nodaļā jūs atrodat par to, ko nozīmē būt Kristū. Ephesians 1:1 says that the faithful are in Christ. Tur ir teikts, ka Kristū Jēzu ticīgajiem. In verse 3, we're told that we are blessed in Christ. Šajā pantā 1. nodaļā ir teikts, ka mēs esam slavēti un svētīti In Kristū. verse 4, we're told that we are chosen in Him. Un 4. pantā ir teikts, ka viņš mūs pirms pasaules radīšanas ir In izredzējis. verse 6, we're told that we are accepted in the Beloved.
Un 6. pantā ir runāts par to, ka viņš mums ir apveltījis savā mīļotajā dēlā. In verse 7, we're told, in him we have redemption. Un 7. pantā ir runāts par to, ka viņā mums ir pestīšana. In verse 9, we're told the mystery of God's will is known in him. Un 9. pantā teikts, ka viņš ir atklājis savas gribas noslēpumu pēc sava labā nodoma. And in verse 10, we're told that in verse 10 and 11, in him we have an inheritance. Un 10. un 11. pantā ir rakstīts, ka mēs esam kļuvuši par mantiniekiem viņā. Christ in me, Kristus manī, I in Christ. es Kristu. That means I'm surrounded by him. Tas nozīmē, ka Kristus man ir visapkārt manī un es viņā. Now if Christ is in you, Ja Kristus ir jūsos, and you are in Christ, un jūs esat Kristu, you're completely covered by him. viņš ir visapkārt un aptver jūs no visām pusēm. That is the intent of God for your life. Tas ir Dieva nodoms mūsu dzīvēm. Let's think about this for a moment, a little longer. Padomāsim par to vēl mazliet. Paul was in jail. Apostols Pāvils bija cietumā, He was waiting to be decapitated. un viņš gaidīja, kad viņam tiks nocirsta galva. He had come to the end of his life. Viņš bija pietuvojies savas dzīves noslēgumam, And he said in Colossians 1:24, I rejoice in my suffering. un Kolosiešiem 1. nodaļā 24. pantā viņš saka, es esmu līgsms savās ciešanās. Who in his right mind rejoices in his suffering? Kurš gan būdams pie pilna prāta ir līgsms ciešanās? Do you rejoice in your suffering? Vai jūs esat līgsmi, kad jūs esat ciešanās? I don't usually rejoice in my suffering. Es parasti neesmu līgsms, kad man jāpiedzīvo I feel ciešanas. miserable in my Es suffering. jūtos nožēlojams ciešanās. But he rejoices in his suffering. Bet viņš bija līgsms savās ciešanās. Kāpēc? Because he's not running his life. Jo ne jau viņš vairs pārvalda savu He dzīvi. is dead already. Viņš jau ir miris. He's dead to self. Viņš ir miris pats sev. So when you have a dead body, you can kick it and it won't respond. Jūs zināt, ja ir miris ķermenis, tad jūs varat to spērt un tas neatsauksies un nereaģēs un tam It nesāpēs. is only when self is alive that we respond to all the nonsense around us. Tas ir tikai tad, kad mūsu ego vēl ir dzīves, kad mēs reaģējam uz dažādiem sīkumiem, kas mums ir visapkārt. So that's why he was able to say in 2 Corinthians 4, Un tāpēc viņam bija spēks teikt, kā viņš to saka 2. korintiešiem 4. we are nodaļā, afflicted in every way but not crushed. mēs esam spaidīti, bet tomēr neesam nomākti. And then he said in verse 10, always carrying about in the body the dying of Jesus, that the life of Jesus may be manifested in our body. Un 10. pantā 2. korintiešiem vēstulē 4. nodaļā mēs lasām, mēs visur nesam Jēzus nāves zīmi savās miesās, lai arī Jēzus dzīvība parādītos mūsu miesā. I'm going to close tonight with a story. Es šovakar noslēgšu mūsu tikšanos ar kādu stāstu. A story about a woman that may be misunderstood. Stāsts par kādu sievieti, kur iespējams pārprata. I want you to listen very carefully to this story Un vēlos, lai jūs to klausītos ļoti uzmanīgi. and ask God to help you understand. Un lūgtu Dievam, lai tas palīdz jums saprast šo stāstu. This is a story that Frank Phillips tells. Tas ir stāsts, ko stāsta Franks Filips. Well, he's dead now. He doesn't tell it anymore. Viņš šobrīd jau ir miris un pats vairs to nevar pastāstīt. But it's in one of his books. Bet kādā no savām grāmatām Seventh-day Adventists in America hold large camp meetings in many places in the country. Amerikas Savienotajās valstīs 7. dienas adventistu draudze ļoti bieži organizē lielus pasākumus, kuros viņi sabrauc kopā no malām. That's during the summer, in its 10 days of coming to be spiritually recharged. Un parasti tas notiek vasarās, kad 10 dienu garumā tiek organizētas nometnes, kurās cilvēki atjaunojas garīgi. It's usually in a wooded area on the mountains or by a lake. Parasti tas ir kādās kalnainos, glaznainos apvidos pie kāda ezera. And one of these large camp meetings that would have about 15,000 people. Un kādā no šādām nometnēm, kur bija pulcējušies 15,000 dalībnieki. All the pastors are put to work. They have different responsibilities. Šādās nometēs sludinātāji katri tika likti pie darba un katram ir dažādi pienākumi. And one of the departments is called the counseling department. Un viena no nodaļām, kas ļoti aktīvi šādās nometnēs strādā, ir padomdošanas nodaļa. And pastors would have
a special skill to listen carefully to people's problems would be assigned to take care of them. Un sludinātāji, kuriem ir īpašas talants un īpašas spējas uzklausīt cilvēkus un viņu problēmas, parasti tiek nozīmēti darbam šajā nodaļā. Pastor Phillips was one of those counselors. Sludinātājs Filips bija viens no šiem sludinātājiem, kas strādāja. When a young woman came to see him, Un kad kāda jauna sieviete bija atnākusi, lai runātu ar viņu, she had a little baby and a young daughter. Viņai bija pavisam mazs bērniņš un kāda nedaudz vecāka meitiņa. But she was very distraught, Bet viņa bija ļoti nomākta. very discouraged. Viņa bija ļoti bezcerīgā situācijā. He said, Pastor, my marriage is in shambles. Viņa teica, sludinātāji, mana laulība ir tikpat kā izjukusi. My husband and I tried counseling. Es un mans vīrs, mēs esam devušies un apmeklējuši dažādus psihoterapeitus. We tried to go to marriage seminars, Mēs esam devušies uz dažādiem laulības semināriem, but it doesn't help. bet mums nekas nav palīdzējis. My husband is irresponsible. Manam vīram nav pienākuma apziņa. He drinks too much. Viņš pārāk daudz lieto alkoholu. He goes away for days at a time. Viņš dažkārt pazūd pat vairākas dienas no vietas. I don't know if he's seen other women or not. Es nezinu, vai viņš tiekās ar citām sievietēm. He doesn't care for the children. Viņš nerūpējas par bērniem. He doesn't care about me. Viņš nerūpējas par mani. He doesn't take care of the house at all. Viņš nerūpējas ne par māju un saimniecību. He is deeply unhappy, Viņš ir nelaimīgs, but he's making the rest of us deeply unhappy. bet viņš arī mūs pārējos dara nelaimīgus. What should I do? Ko man darīt? And the pastor asked her this question. Un sludinātājs viņu uzdev kādu jautājumu. Are you willing to do whatever is necessary to save your marriage? Vai jūs esat gatava darīt jebko, kas būtu nepieciešams, lai tikai glābtu savu laulību? And she thought for a moment Un viņa padomāja kādu brīdi. and said, I thought I did everything that was necessary. Es domāju, ka es jau esmu darījusi visu, kas nepieciešams. No, there is one more thing. Nē, ir vēl kāda lieta. If you think this is from God, are you willing to do it in order to save your marriage? Ja jūs ticēsiet, ka tas nāk no Dieva, ko es jums teikšu, vai jūs esat gatavi to darīt, lai glābtu savu laulību? Now the pastor was very smart, very well guided by God's Spirit. Šis sludinātājs, kas runāja šo jauno sievieti, viņš bija ļoti gudrs un viņš ļāvās Dieva gara vadībai. He didn't tell her what she needed to do and then asked her whether she wanted to do it. Viņš neteica viņai vispirms, ko darīt, un pēc tam nejautāja, vai viņa gatava to darīt. He asked her whether she would be willing to do what God said, and then he would tell her what God said. Viņš vispirms viņai jautāja, vai viņa vēlas to darīt, ko Dievs viņai liktu darīt, un tikai tad teiktu, kas ir tas, kas viņai jādara. So she says, I think I will. Un viņa atbildēja, jā, es esmu gatava. So he says, take this statement with you in a card, a 6x4 card, a little card. Un viņš viņai teica, es jums iedošu kādu apgalvojumu, paņemiet to līdzi, tas ir uzrakstīts uz nelielas kartiņas. Go to your room tonight, read it several times and pray over it. Es gribu, lai jūs paņemtu šo apgalvojumu, kas rakstīts uz šīs kartiņas, lai jūs to aiznestu līdzi uz savu māju vietu, pārdomātu, pārlasītu un lūgtu par to. And he said, if you choose to do what the card says, God will work on behalf of your marriage. Un sludinātājs teica, ja jūs esat ar mieru darīt to, kas ir rakstīts šajos vārdos, Dievs jums palīdzēs. You may wonder what the card had. Jūs droši vien domājat, kas bija rakstīts uz šīs kartiņas. It had a statement Tur bija kāds, found in the little book Thoughts from the Mount of Blessings, which is a commentary on the Sermon on the Mount by Jesus. un tur bija kāds citāts, kas bija no Kristus kalna svētrunas. And it's a statement that corroborates what we have been talking about tonight. Un šis apgalvojums, kas bija izmantots kā komentārs tam, ko Kristus bija teicis kalna svētrunā, sasaucās ar to, par ko mēs esam runājuši šodien. The statement reads, Un šajā raksturvietā bija rakstīts, the Father's presence encircled Christ.
Tur bija rakstīts, ka Tēva klātbūtne apņēma Kristu. And nothing befell him, nothing affected him, but that which infinite love permitted for the blessing of the world. Un ka nekas viņam netraucēja, bet bija šī bezgalīgā mīlestība, kas viņam bija dota pret pasauli. Here was his source of comfort, and it is for us. Tas bija viņam mierinājuma avots, un tas ir arī mums dots. He who is imbued with the Spirit of Christ abides in Christ. Tas, kas ir pildīts ar Kristus garu, klausa Kristumu. The blow that is aimed at him falls upon the Savior. Tas, kas tiek mērķēts uz šo cilvēku, to Kristus glābējs paņem uz sevi. Who surrounds him with his presence. Jo tas viņu aptver no visām pusēm ar savu klātbūtni. Whatever comes to him comes from Christ. Jo nekas, kas šo cilvēkam nākas sastapties, nāk no Kristus. He has no need to resist evil, for Christ is his defense. Jo šim cilvēkam nav nepieciešams pretoties ļaunumam, jo Kristus ir viņa aizsardzība. Nothing can touch him except by our Lord's permission. Nekas nevar aizskart šo cilvēku, ja kungs to nevēlas. And all things that are permitted work together for good to them that love God. Un viss, kas notiek, nāk par labu tiem, kas mīl Dievu. Have you ever read in 1 Thessalonians 5 that we're supposed to thank God for everything? Vai jūs esat lasījuši raksturvietu 1. Tesaloniķiešiem 5. nodaļā, ka mums ir jābūt pateicīgam Dievam par visu? That means that if I'm on my way to work and there is an accident and I'm late, I'm supposed to thank God. Tas nozīmē, ka es dodos uz savu darbu un pa ceļam ir kāds sastrēgums vai autoavārija un es nokavēju darbu laika sākumu, man ir jābūt pateicīgam. That means that if somebody crashes into my car, I thank God. Tas nozīmē, ka ja kāds ietriecās manis vadītajā automašīnā, man That ir means jābūt that if I pateicīgam. get sick, I thank God. Ja es saslimstu, man ir jābūt pateicīgam. That means that because the Bible says, thank God for everything. Jo Bībelē teikts, esiet pateicīgi par visu. Now, would you thank God when the devil is clearly attacking you? Vai jūs pateiktos Dievam, ja jūs redzētu, ka vēlns uzbrūk jums? Remember this text. Atcerieties šo lasījumu. If you abide with Christ, Ja jūs dzīvojat Kristu, He encircles you. He surrounds you with His presence. Viņš apņem jūs ar savu klātbūtni. The devil might try to attack you, Iespējams, ka vēlns centīsies jums uzbrukt, but it has to go through Christ first. bet, lai sasniegtu jūs, vēlna uzbrukums vispirms ies caur Kristu. So if anything affects you, if anything gets to you, Tātad, ja kas sasniegs jūs, it is no longer from Satan. tas nebūs tas, kas būs nācis no Sātana. It is from Christ Himself. Tas būs jau nācis no Kristus. Because He could have stopped it. Jo, ja nepieciešams, viņš to būtu atturējis. And He does stop many things. Un daudzas lietas viņš arī attur mūs But pasargāt. many things He may not. Bet vairākas lietas viņš arī pieļauj, lai tās notiek. So this statement says, Un tātad šis apgalvojums whatever saka, happens to you, ja kas notiek ar jums, understand that it comes from Christ, not from Satan. saprotiet, ka tas nāk no Kristus, nevis no Sātana. Even though it may be evil or mean or cruel. Pat tad, ja tas ir ļauns un nežēlīgs, Now that's something to think about. tas ir kaut kas, par ko būtu vērts padomāt. But that's how Jesus functioned in the world. Bet tas ir tas, kā Jēzus šajā pasaulē strādā. He was completely encircled by His Father. Kad viņš bija šajā pasaulē un dzīvo zemes virsū, viņš bija apņemts no Tēva. So when He was in the trial and He was hit and He was spat upon and He was mistreated, He didn't complain. Jo, kad viņš pats piedzīvoja ciešanas un pāridarījumus, tas viņam nesāpēja, jo viņš bija apņemts no sava Tēva. He accepted that as coming from His Father. Viņš to pieņēma, ka tas nāktu no Tēva. And that's why Ellen White in this book says, the same is for us. Accept everything as coming from Christ. Un tāpēc arī māsa Ellen White saka, pieņemiet visu, kas notiek, it kā tas nāktu no Kristus. Now that doesn't work with anybody who is not in Christ. Protams, tas tā nedarbojās ar cilvēkiem, kuri nav Kristū. But if you are in Christ, Bet ja jūs esat Kristū, you're surrounded by Him. viņš jūs apņem.
if his life is in your life, Ja viņa dzīve ir jūsu dzīvē, you're taken over by him. viņš pārvalda jūsu dzīvi. So this young woman thought about this. Un šī jaunā sieviete padomāja par šiem vārdiem. Came back the next day. Viņa atgriezās pie sludinātāja nākamajā dienā. Pastor, this is a hard thing. Viņa teica, mācītāji, tas ir ļoti grūts uzdevums. But I will pray every day Bet es par to lūkšu katru dienu. to accept everything my bad husband is doing. Lai man būtu spēks pieņemt it visu, ko mans vīrs dara. God could have stopped that, Dievam tas būtu pa spēkam atturēt. but he's not stopping it. Bet ja Dievs to neattur, So I am going to believe that it's coming from him. tad es pieņemšu, ka tas nāk no Dieva. And that takes some serious spiritual maturity. Un tam ir nepieciešams garīgs briedums. And she went home. Un viņa devās māju. A year later, Gadu vēlāk she came back to Camp Meeting. viņa atgriezās šādā nometnē, And the pastor saw her un šis sludinātājs pamanīja jauno sievieti and recognized her un atpazina viņu and remembered her un atcerējās. and asked her, Un viņš viņai jautāja, tell me, pastāsti man, how is your life? kāda ir tava dzīve šodien? Are you still married? Vai tu vēl aizvien esi precējusies? How's your husband? Kā jūtas tavs vīrs? And she said, Un viņa teica, oh, pastor, I must tell you the story. sludinātāji, man jums ir tik daudz ko stāstīt. Please sit down. Apsēdieties. She said, the first 3 months I practiced this every day, Pirmos 3 mēnešus es šo jūsu padomu piekopu katru dienu. thanking God every time my husband got drunk, Un es pateicos Dievam ik reizi, kad viņš bija thanking piedzēries. him every time, thanking him for every time he left or he didn't care of the children. Un es pateicos Dievam ik reizi, kad mans vīrs mani pameta vai kad viņš nerūpējās par bērniem. Thank you, God, because you must have something in mind. Un es viņam teicu, Dievs, paldies, ka tas notiek manā dzīvē, jo droši vien tu man vēlies ko I mācīt. noticed the first thing that happened is that I began to change. Un šī jaunā sieviete teica, pirmā lieta, ko es pamanīju, bija tā, ka es pati kļuvu I citādā. couldn't criticize my husband anymore. Es vairs nekritizēju savu vīru. I didn't blame him for things. Es nevainoju viņu par visu, kas notiek. I just had compassion and pity for him. Man bija līdzcietība un žēlums pret And I viņu. began to pray for him to know you, for him to know God. Un es lūdzu, lai viņš iepazītu Dievu. But the first 3 months, Bet pirmos 3 mēnešus my husband got worse than ever before. mans vīrs uzvedās vēl ļaunāk, kā viņš bija uzvedies pirms tam. He got meaner, Viņš kļuva nejaukāks pret mani. more irresponsible, Viņš bija vēl ar mazāk pienākumu apziņu. drank more heavily. Viņš dzēra vēl vairāk. We were very poor. Un mums bija ļoti slikta We could iztikšana. hardly find anything to eat. Mums nereti bija grūti atrast, ko mēs varētu likt uz But I galda. kept thanking God for all this. Bet es Dievam turpināju par to pateikties. Because I realized that Jesus is in me and He is surrounding me. Jo es sapratu, ka Jēzus ir manī un viņš mani apņem. And that He would not allow that to happen to me because He loves me. Un viņš nepieļautu, ja notiktu kaut kas ar mani tāds, kas nav viņa prāts, jo viņš mani mīl. Unless He had a plan. Un viņam noteikti ir kāds plāns. And then overnight, Un tad my husband changed. pēkšņi mans vīrs mainījās. Overnight, Tas bija pēkšņi. he stopped drinking. Viņš pārtrauca lietot alkoholu, He got a steady job. viņš atrada uzticamu darbu, He paid attention to the children. viņš sāka rūpēties par bērniem, He took time with them. viņš pavadīja laiku ar viņiem He kopā, became kind-hearted. viņš kļuva laipns And he began to love me. un viņš sāka mīlēt arī mani. He would take me out every night for a walk or a ride in the car. Un mēs katru vakaru ietu pastaigā vai izbraukt kopā automašīnā. I couldn't recognize him. Es nepazinu savu vīru. I thought that I was living in heaven. Es domāju, ka dzīvoju debesīs. Everything was beautiful. Viss šķita tik skaisti. I had a new man in my house. Man bija jauns vīrietis A man I mājās. could never have imagined I could have had. Vīrietis, kuru es nekad necerēju, kad es savā dzīvē varētu sastapt. One night we were in our customary evening ride in the car. Un kādu vakaru, kad mēs bijām devušies savā kārtējā izbraukumā ar automašīnu, We left our children with my mother-in-law. mēs atstājām savus bērnus kopā ar manu vīrmāti. And she put the little one, 11 months old, in the crib to take a nap. Un viņa ielika mazo bērniņu, lai viņš gulētu šūpulītī.
But she was tired and sat down and fell asleep. Bet viņa pati, kad bija ielikusi mazo bērniņu, šoplītī iemiga. The problem was that our little boy is very willful. Bet mūsu mazais puisēns ir ļoti And uzstājīgs. so he managed to get out of the crib. Un kaut kādā veidā viņš pārdoties izkrita no sava šūpulīša. And unfortunately, my mother-in-law had left all her medicines open. Un, diemžēl, mana vīra māte bija atstājusi visus savus medikamentu iesaiņojumus atvērtus. Our son got a hold of each of those medicine bottles Un mūsu mazais dēlēns varēja piekļuvi katrai no šīm and iepakojumiem. swallowed every pill. Un viņš norija katru tabletīti, ko viņš atrada. She woke up from her nap Kad mana vīra māte pamodās no snaudas and found her grandson in a coma on the floor. viņa atrada, ka mūsu mazais puisēns jau komā gulēja uz grīdas. She realized what had happened, Viņa saprata, kas bija noticis, but she couldn't even get up from her chair. bet viņa nevarēja pat piecelties no sava She krēsla. was in such shock. Viņa bija tādā šoka stāvoklī. She couldn't even scream. Viņa nevarēja pat pakliegt pēc She palīdzības. couldn't ask for help. Viņa nevarēja lūgt kādu palīgā. She was literally frozen to her seat. Viņa bija burtiski piesalusi savā sēdvietā. It was too much for her mind. Viņa nespēja aptvert, ko tagad darīt. When we came home, Kad mēs atgriezāmies mājās, we saw the little boy on the floor. mēs redzējām mazo puisēnu uz We saw the grīdas. bottles on the floor all empty. Mēs redzējām medikamentus atvērtus un tukšus. We rushed the boy to the hospital. Mēs ar steigšu devāmies uz slimnīcu ar mazo puisēnu. And 1 hour later after we got there, he died. Un stundu pēc tam, kad mēs bijām nonākuši slimnīcā, puisēns mira. Can you imagine? Vai jūs varat iedomāties? That's a great tragedy. Tā ir liela traģēdija. Your son dies because your mother is neglectful. Jūsu dēls nomirst, jo vecmāmiņa nav pienākīgi viņa aprūpējusi. Can you imagine that grandmother? Vai jūs varat iedomāties, kā šī vecmāmiņa jutās? How she must have felt. Kā viņa jutās tajā brīdī? Responsible for the death of her own little grandson. Viņa bija atbildīga par savu mazdēlu nāvi. Well, that was too much. Tas bija pārāk daudz. The parents went crazy. Vecāki juka prātā. The father, the young father who had made so much change, he took off, he left. Jaunais tēvs, kurš bija tik ļoti mainījies savā dzīvē uz labu, pameta ģimeni. And she was left alone. Un māma tika atstāta viena pati. And she said, God, how could I accept this as coming from you? Un viņa teica Dievam, Dievs, kā es varu pieļaut, ka kaut kas tāds nāk no tevis? This is the cruelty of the devil. Šis noteikti ir vēlna ļaunais plāns. Because our family was doing so well. Mūsu ģimenei klājās tik labi. And she said, I became depressed. Un šī jaunā sieviete nonāca depresijā. I stopped thanking God for everything. Viņa teica, ka viņa pārtrauca pateikties Dievam par visu, kas All I notiek. thought about was the death of my son. Viņa teica, viss, par ko es spēju, bija domāt, bija man dēlēna nāve. And I mourned and I cried. Un viņa bija nožēlas pilna un sēroja un raudāja. And all the people in the church did the same thing with me. Un visi draudzes locekļi no viņas draudzes sēroja līdz ar viņu. And they all focused on the tragedy. Un visi pievērsa savu uzmanību šai traģēdijai, kas bija notikusi. Until one day, Līdz kādu dienu I was in my home es biju savās mājās, and I saw a sister from the church pull up in front of my house. kad viņa redzēja, ka pie viņas mājas piestāja automašīna, no kuras izkāpa kāda viņas draudzes māsa. And I knew she was going to come to commiserate with me. Un šī jaunā sieviete saprata, ka šī draudzes māsa nāks pie viņas, lai līdz ar viņu skūtu. And as I went to the door to open it for her, Un kad es devos pie durvīm, lai tās atvērtu, the Spirit of God spoke to me. Dieva gars man uzrunāja. Didn't you tell me that you would thank me for everything that happened in your life? Un Dieva gars man teica,
vai tu nebiji solījusies pateikties par visu man, kas notiks tavā dzīvē? She paused for a moment. Un viņa kādu brīdi apstājās. And she said, God, Viņa teica, Dievs, please forgive. lūdzu piedod man. I did promise you that. Es tev to tiešām biju solījusi. I don't understand why my son has died. Es nesaprotu, kāpēc mans dēls ir miris. And it is very painful to me. Un tas man ir ļoti sāpīgi. But I guess you understand. Bet tu noteikti to saproti. And I will thank you even for this. Un es tev pateikšos arī par to. I'm not happy about it, Es neesmu par to priecīga, but I will thank you. bet es tev par to pateikšos. So as she opened the door, Un kad viņa atvēra durvis, she put her arm up, viņa hand out, izstiepa savu roku, and she said to the sister, please do not feel sorry for me. un viņa teica māsai, kas bija atnākusi pie viņas ciemos, lūdzu, nežēlo mani. Do not say anything. Nesaki neko. Just come right in. Let's kneel down together. Ienāc un zemosimies kopīgā lūkšanā. And let's thank God that He loves us and He cares for us and He knows everything about our lives. Un pateiksimies Dievam, ka Viņš mūs pazīst, ka Viņš mūs mīl un ka Viņš rūpējās par visu, kas notiek mūsu dzīvēs. Help me do that, please. Lūdzu, palīdzi man. So they did. Un viņas tā arī darīja. Immediately her whole attitude changed. Burtiski pēkšņi viņas attieksme pret visu mainījās. And she became the peaceful woman that she was before. Un viņa kļuva atkal par to sievieti, kurā mājoja miers, tādu, kāda viņa bija pirms tam. And the radiance of Jesus came through her. Un Jēzus spožums un godība pienāca viņā. And everyone else began to notice that. Un ik katrs, ko šī jaunā sieviete sastapa savā ceļā, to pamanīja. And her husband came back Viņas vīrs atgriezās, and he said to her, un viņš viņai teica, I thought this was the most terrible thing that ever happened to us. es domāju, ka šī bija visbriesmīgākā lieta, kas varēja ar mums notikt. And I was mad at God for letting it happen. Un es biju nikns uz Dievu, ka viņš to pieļāva. And I couldn't stand it. Un es to nevarēju vairs izturēt. But then God helped me remember you. Bet tad Dievs man palīdzēja atcerēties tevi. And all the misery I caused you over the last few years. Un visas tās sāpes un ciešanas, ko es tev biju darījis daudzu gadu garumā. And how over the last year you have been so kind and so patient with me. Un kā pēdējo gadu laikā tu esi bijusi pret mani tik laipna un pacietīga un iecietīga. You are different than anybody else I know. Tu esi citādāk, tu neesi tā kā citi. You know God and I don't know Him. Tu pazīsti Dievu, bet es viņu nepazīstu. And I want you to teach me what God is like. Bet es gribu, lai tu man iemāci, kāds ir Dievs. And then a couple of days later, Un pēc pāris dienām her father and mother-in-law came to visit her. viņus apciemoja vīra tēvs un māte. And the grandmother said to her, Un šī vecmāmiņa teica jaunajai sievietei, I asked God to kill me. I couldn't stand viņa what I teica, had done. es lūdzu Dievu, lai Dievs atņem manu dzīvību, jo es nevarēju pārdzīvot un dzīvot ar to, kas bija noticis. I have been so depressed. Es esmu bijusi ļoti nomākta. But then I remembered how you handled our son. Bet tad es atcerējos, kā tu izturējies pret manu dēlu. And we thought, God is clearly living in her life. Un mēs sapratām, ka Dievs tiešām mājo tavā sirdī. And we don't know God. Un mēs nepazīstam We Dievu. thought we knew God. Mēs domājam, ka mēs viņu But we don't pazīstam, know God. bet mēs viņu nepazīstam. And we're coming to you to help us know God. Un mēs lūdzam un nākam pie tevis, lai tu mums iemācītu un iepazītu Dievu. And then they said something else to her. Un viņi teica viņai vēl ko. When we were young parents, Kad mēs bijām jauni vecāki, we became Seventh-day Adventists. mēs kļuvām par 7. dienas adventistiem. But then we drifted away to the world. Bet tad mēs attālinājāmies no Dieva un no draudzes. And we raised our son, your husband, not
believing in Jesus Christ. Un kad mēs audzinājām savu dēlu, tavu vīru, mēs viņu audzinājām laikā, kad mēs nepazinām Jēzu Kristu. And all the problems he's given you are probably our fault. Un iespējams, ka visas šīs problēmas un raizes, ko viņš ir tavā dzīvē darījis, tās ir tāpēc, ka tā ir bijusi mūsu kļūda. Because we excluded God from our mind. Jo mēs savulaik bijām izslēguši Dievu no savām dzīvēm. Please forgive us. Lūdzu, piedod mums. So the young woman told the pastor a year later, Un jaunā sieviete šim sludinātājam gadu vēlāk, with peace on her face, ar mieru savā sejā stāstīja šo. Pastor, I still do not know why my son has died. Un viņa teica mācītājām mierīgā izteiksmē, piedod, bet es nesaprotu vēl aizvien, kāpēc mūsu dēls mira. But I do know this. Bet es zinu, I will see him when Jesus comes. es ar viņu satikšos, kad Jēzus He nāks. will raise him up and will bring him to my arms. Viņš viņu augšām cels un pasniegs man manās rokās. And now my husband, Un tagad mans vīrs my mother-in-law, un mana vīra māte and my father-in-law, un mans vīra tēvs, who didn't know God, kuri nepazina Dievu, have surrendered their lives to Jesus. viņi ir nodevuši savas dzīves Jēzum. And I continue to thank him for everything that happens in my life. Un es turpinu pateikties Dievam par visu, kas notiek manā dzīvē. Christ in me, Kristus manī. the hope of glory. Tā ir mūsu godības cerība. Jesus said in John 15, apart from me you can do nothing. Jēzus ir teicis Jāņa evaņģēlija 15. nodaļā 5. pantā, bez manis jūs neko nespējat. We are on our own apart from him. Bez viņa mēs neesam nekas. That's why we get depressed. That's why we make mistakes. That's why we become so selfish. Un tieši tajos brīžos mēs kļūstam nomākti un skumji. That's why we have no answers. Un tajos brīžos mums nav atbilžu. Because we are trying to run our lives. Jo tajos brīžos mēs cenšamies pārvaldīt savas But we will dzīves. not succeed. Bet mums tas neizdosies. Only God can succeed. Tikai Dievam tas And iespējams. the God of the universe Universa Dievam. is willing to live in you. Un universa Dievs vēlās dzīvot arī jūsos. That's why Paul was able to say in Philippians 4:13, I can do all things through Christ who strengthens me. Un tāpēc apostols Pāvils Filipiešiem 4. nodaļā 13. pantā teica, ka tavā spēkā es spēju visu. And my brothers and sisters, all things means all things. Brāļi, māsas, viss nozīmē patiešām viss. Not all things except. Tas nav viss izņemot. All things. Tas ir viss. Christ in you, Kad Kristus ir jūsos, the hope of glory. godības cerība. You see how important it is to ask for the Holy Spirit to come to your life every day. Jūs redzat, cik tas ir svarīgi lūgt pēc svētā gara klātbūtnes jūsu dzīvēs katru dienu. Because when you ask for the Holy Spirit to come to your life, you're asking Jesus to come to your life. Jo, kad jūs ielūdzat svēto garu savā sirdī, jūs ielūdzat Jēzu Kristu. Because that is what the Holy Spirit does. That's all He does. He brings Jesus to you. Jo svētais gars mums atnes Kristu, viņš ienes Kristu mūsu sirdī. He's able to interpret exactly what Jesus wants to say to you, how He wants you to act, what He wants you to do. Viņš mums palīdz saprast, ko Jēzus vēlas mums teikt, kā viņš vēlas, lai mēs rīkotos un dzīvotu. And then we can be the kinds of people like this young woman became, or like my friend Mike Johnson. Un tad mēs varam kļūt par tādiem ļaudīm, kā bija šī jaunā sieviete, par ko jums stāstīju, vai mans draugs Maiks Džonsons. Live different lives. Lives of victory, lives of joy, lives of abundance. Tad mēs varam dzīvot jaunu dzīvi, pārpilnības dzīvi, prieka dzīvi. And don't you think that if we live those lives, other people around us would not be interested? Un kā jūs domājat, ja mēs dzīvosim tādu dzīvi, vai tie, kas mums apkārt nekļūs interesēti? Of course they would. Protams, mēs aizrausim arī viņus, Because they'll recognize that is life. jo viņi atpazīs, ka tā ir patiesa It is dzīve. not mere existence anymore. Tā nav vairs tikai eksistence. It is not just shocking one day after another, going through the motions. Tas nav kā mēs tikai nolaužam vienu dienu pēc otras. It is really living. Tā ir patiesa dzīve. The joy of Jesus in you.
Tas ir Jēzus prieks the mūsos, peace of Jesus in you, Jēzus miers the mūsos, love of Jesus in you, Jēzus mīlestība the mūsos, fruit of the Spirit in you. gara auglis mūsos. I can do all things through Christ who strengthens me. Es varu darīt visu Kristus spēkā, kurš mani dara stipru. That is the privilege of the Christian. Tā ir priekštiesība esot kristietīm. That is what living the Christian life is about. Un tāda ir kristieša dzīve, un tādai tai jābūt. It is not about a building. Neiet runa par to, kā celt ēkas. It is not about a set of dogmas. Un neiet runa par dažādām dogmām vai pieņēmumiem. It is living by faith in Him, holding on to Him for dear life every moment of our lives. Tā ir dzīve, kad mēs pilnībā uzticamies Viņam un turamies pie Viņa cieši ik brīdi savās dzīvēs. Christ can do it. Kristum tas ir iespējams. He can do anything. Viņam jebkas ir iespējams. And He will do everything on your behalf. Un Viņš visu darīs mūsu labā. He knows exactly what you need. Viņš zina, kas mums He nepieciešams. knows exactly when you need it. Viņš zina, kad mums tas He nepieciešams. knows exactly how to deliver it to you. Viņš zina, kā mums to sagādāt. Open your heart to Him. Atveriet savu sirdis Viņam. Say to Him, Lord, I didn't know I wasn't fully surrendered. Sakiet, kungs, es nezināju, ka es neesmu pilnībā nodevies. But I probably wouldn't live those lives that those people have lived. Bet es iespējams nedzīvošu tādas dzīves, kā šie cilvēki ir dzīvojuši. That is real. Bet tā ir patiesa. That is Christ in them. Tā ir patiesa dzīve, ka Kristus ir šajos cilvēkos. Lord, I want Christ in me. Es arī vēlos Kristu sevī. Who's ready to say tonight, I want Christ in me? Kurš no jums ir gatavs šovakar apgalvot, es vēlos Kristu savā dzīvē? God bless you. Lai Dievs jūs svētī. God bless you. Lai Dievs jūs visus svētī. Let's pray together. Pielūgsim kopā. Let's stand. Iecelsimies lūgšanā, kad tas iespējams. Our loving God, Mūsu mīlošais Tēvs, thank you for the Spirit of Jesus, pateicamies par Jēzus garu, for His long-suffering Spirit, par viņa ciešanu pilno garu, who is so patient with us, kur viņš ir tik pacietīgs pret mums, who withstands our rejection of Him day after day, kurš panes to, kā mēs viņu atgrūžam no dienas uz dienu, who grieves over the fact that we don't believe what you say in your word, kurš sēro par to, ka mēs neticam tavam vārdam, who longs for us to open our hearts so that we can receive blessings that overflow. kurš vēlas, lai mēs atvērtu savas sirdis un saņemtu svētības pāri malām plūstošas. Please forgive us, Lord. Lūdzu, piedod mums, kungs. Forgive us for not letting you have all of our lives in your hands. Piedod, ka mēs esam nodevuši savas dzīves pilnībā tavās rokās. Forgive us for being so willing to live, barely live. Piedod, ka mums ir tik ļoti liela vēlēšanās dzīvot bez lielāka mērķa, vienkārši dzīvot. Help us, dear Jesus, to fix our eyes on you, Dod, kungs, lai mēs vērstu savas acis uz tevi, to look up above our circumstances and look up to you, lai mēs spētu paskatīties pār savu ikdienu un raudzīties uz tevi, to run to you at every moment of trouble, lai mēs vērstos pie tevis ik brīdi, kad mums ir problēmas, to yield to you any time we're being tempted, lai mēs nodotos tevi reizi, kad mēs piedzīvojam kārdināšanas, to trust in you every time we meet with doubt, lai mēs uzticētos tevi reizi, kad šaubāmies, to choose to believe what the Word of God says, lai mēs izvēlētos ticēt tam, kas rakstīts Dieva vārdā, even though we may not feel that way, lai arī mēs dažkārt nejūtamies tā, to
tell ourselves, this is what God says, and this is the reality that counts. Lai mēs atgādinātu sev, tas ir tas, ko Dievs ir teicis, un tas ir svarīgi. Thank you, dear Jesus, that you know everything about us. Mīļais Jēzus, mēs pateicamies, ka tu zini par mums visu. And you would not allow us to go through any experience that we're not ready for. Un ka tu mums nepieļaut pārdzīvot ko tādu, kam mēs neesam gatavi. Teach us that anything we experience, with you, it is manageable. Ļauj, lai mums saprastu, ka katrs lieta, ko mēs pārdzīvojam, ja tā nāk no tevis, mēs to varēsim panest. Please live in our hearts. Lūdzu, dzīvo mūsu sirdīs. We yield our lives so that we can live in you. Mēs nododam savas dzīves, lai mēs varētu dzīvot tevī. And may we grow in grace and knowledge of the Lord Jesus Christ every day. Lai mēs pieaugtu Jēzus Kristus mīlestībā un žēlstībā ikdienu. In the name of Jesus we pray. Mēs to lūdzam Jēzus vārdā. Amen. Amen.